Labdien! Mani sauc Toms, un jūs skatāties raidījumu 3/4. Sākšu ar to, ka novēlēšu jums visiem priecīgus valsts svētkus. Šajā raidījumā viesosimies neatkarīgas dzīves trendiņā un, protams, pastāstīsim, kas tas tāds ir. Taču vispirms kāda ekstrēmāka aktivitāte. Mēs ar Sintiju sēdējām un domājām, ka vajadzētu atrast kādu interesantu brīvā laika pavadīšanas iespēju. Un, protams, tādu, kurā mēs abi varam piedalīties. Un man šķiet, mēs vienu tādu atradām. Skatieties! Mēs esam atbraukuši izklaidēties. Esam atbraukuši pavizināties ar kvadricikliem. Ko tu par to zini, Sinti? Es esmu dzirdējusi, ka tas ir iespējams cilvēkam, kas pārvietojas ratiņkrēslā. Man ir stāstījuši savu pieredzi citi cilvēki, bet es pati nekad to neesmu darījusi. Un šobrīd es esmu ļoti uztraukusies, nobijusies. Tātad, kāpēc tas ir iespējams cilvēkam ratiņkrēslā? Jo kvadricikls, es nezinu vai visi, bet šie noteikti ir apriekoti ar visa vadība ir ar rokām. Tātad gan gāze, gan bremzes ir ar rokām un ātrumu nav jāslēdz? Nē. Nav. Tātad es arī esmu saģērbies tādās ārā izejamās drēbēs un pēc dažām minūtēm tad arī mēģināsim. Un mēs skatīsimies, kas tur sanāks. Kā tu jūties virsū? Kā es teicu, kā uz zirga, tāds sajūtas līdzīgi. Zini, kaut kā jānomanidrē, bet forši ir stūri, kur pieturēties. Tas ir labi. Kā bija ar augšā tikšanu virsū? Vajadzēja palīdzēt, jo šeit tie bortiņi, uz kuriem nevar atbalstīties. Kaut kā es pieļauju, ka citiem monitiem kaut kas atšķirs, varbūt tu var kaut kā uzrāpties. Baigi daudz tomēr visādas poziņas un knopīt. Tās poziņas nav jāspriež. Nekas? Jā, iepriekš vispār neizbraucu uz kvadriciklā, Tā, atceries, šī te gāze. Atceries, ka spied gāzi, lēnītēm piespied un tur visu kvadricikls ies uz priekšu. Nevajag braucot viņu šitā te raustīt, vienkārši tikai piespied un lēnītēm tur. Šīs te priekšējās bremzes, šīs pakaļējās bremzes. Ka bremzē ar abām divām bremzēm vienlaicīgi. Atceries, ka bremzē pirksts no gāzes vienkārši tā hops noņemam nost un tad spiežam bremzes. Nevajag, lai nesanāk tā, ka piespiež abus divus vienlaicīgi. Braucot slēg stūri, tur stingri ar abām divām rokām. Tiešām stūri stingri, lai neizsit, jo mēs braucam pa mežu, pa stīgām ir arī diezgan daudz saknes. Kad brauc, laik skaties to distanci no priekšā kvadricikla 10-15 metri tuvāk, pa 10 metriem centies nelīst. Un trases nost arī mēģina nebraukt. Ietekās kādu no sarkanajām lampiņām vai kvadricikls noslāps, vienkārši apstājies, pacelt gaisā roku, gaidi, es piebraukšu klāt. Tas pats ir arī vienkārši braukšanas laikā kāds jautājums var rasties. Arī var apstāties, pacelt gaisā roku, bet braucot roku gaisā nevicina, es nestāšos. Obligāti jāapstājās un tad pacelt gaisā roku, tad pagaidis piebraukšu klāt. Pa lielam tad nekas vairāk nejāzina. Ļoti vienkārši īstenībā, nav grūti atcerēties. Galvenais turies stingri. Redz, kā pavisam netālu no Rīgas centra Jaunsiem gatvē ir pieejama šāda iespēja pamatīgi. Forši izbraukāties ar kvadricikliem pa ļoti skaistu mežu. Kā tev bija? Man ļoti sākumā bija bail, kā es teicu, es arī ļoti prātīgi uzvedos, gan jau kādas 5 reizes, tad varbūt es kaut ko vairāk sāktu darīt, bet man ļoti patika. Kopsumā es jūtos droši, un tas, protams, arī atkarīgs no tā, ko tu dari pats, un tas forši, ka tu kontrolē. Jau no paša sākuma, kā bija tas, kad es nevarēju pati uzkāpt uz kvadriciklu, bet es domāju, šeit noteikti tā kā personāls ir spēcīgi vīrieši, tad var arī palīdzēt. Un kvadricikls, saprot, arī bija pieregulēts īpaši, tur kaut kāds netika tur zvērā. Tad
Nu, tā mierīgi, bet forši patika. Jā, es tiešām viena no tām lietām, ko es esmu mēģinājis un ko es labprāt darītu vēlreiz. Es arī redzēju tieši no personāla puses, kad visam tiek sekots līdzi, kas notiek, kā notiek, bija arī ļoti labi instruktāži un kā netiek nekas nepamanīts. Nav tā, ka vienalga. Ļoti labs, tiešām kompliments viņiem. Un no manas puses, ko es varu pateikt, var redzēt, ka es esmu ģērbies tādā nedaudz āra drēbēs. Es domāju, nu tagad brauksim kvadriciklu. Tā, zini, īstenībā var pat iztikt. Es pat, manuprāt, varētu pat taisno no biroja, no darba atbraukt, jo es neesmu neko nosmērējis. Patiešām pat apaus es arī biju izvēlējies ērtākus, bet tie pat nebija vajadzīgi, jo viss ir tīrs. Nu, ja būtu līs lietas, tad gan būtu, domāju, savādāk, bet tā jā, pavisam tā. Un kā ar to pašu braukšanu pastāsti? Tātad viss ar rokām tikai jūties droši? Nu, jā, jo bija pieregulēts tas, ka tiklīdz atlaižu gāzi, tas aparāts tika apstājas kvadricikls. Un, protams, jāvar noturēt līdzsvars plus mīnus, bet tāpat ir stūri, kur pieturēties. Kā es teicu, jau patika no sākuma tas salīdzinājums ar zirgu. Nu, ja cilvēks var uz zirga nosēdēt, tad arī kvadricikls būs ok. Un rokas nogi ir diezgan, un tā sīkšķis tur to gāzi, un tad es tur kaut kā mēģināju visu laiku atrast veidus, kā to labāk darīt. Tā kā, noteikti jābrauc vēl. Sarunās, mēs arī varētu kādu reizi vēl atbraukt nofilmēt kādu ļoti nopietnu sižetu un atbraukt izklaidēties. Jā, paldies šiem visiem puišiem, kas mums palīdzēja. Manuprāt, mēs ļoti labi pavadījām laiku. Tālūk mums ar Sintīju veicās ar kvadricikliem un noteikti iesakām arī jums izmēģināt. Taču tagad pārējām pie nākamā stāsta, kas ir neatkarīgas dzīves treniņš. Īsumā sakot, tā ir iespēja cilvēkiem ar invaliditāti satikties visiem kopā, apmainīties ar pieredzi un zināšanām. Šīs varētu būt liederīgi tiem, kuri atgūstas pēc nesen iegūtas traumas. Lai vai kā, Sintija visu zinās stāstīt labāk. Sveiks, Tom! Sveicināti skatītāji! Šodien es esmu Nacionālajā rehabilitācijas centrā Vaivari. Esmu ieradusies uz sarunu ar Aigaru. Pastāsti, lūdzu, kas te notiek? Sveiks, Sintī! Sveiks visi apkārt! Nu, tās oficiālais nosaukums pie mums notiek neatkarīgās dzīves treniņš. Sadarbībā ar Vaivaru rehabilitācijas centru. Tas notiek Vaivaros. Doma ir tāda. Vaivaros šis jau ir otrais pasākums. Tā pirmais mums bija jau jūnijā. Un tagad viens mums bija pie Nabas ezera. Vasarā, tas bija jūlijā, un tagad ir oktobrs, un tagad mēs trešais. Tēma ir tāda. Mēs allaži esam sapratuši to, ka mums apkārt ir lieliski speciālisti, dakteri, fizioterapeiti un tā joprojām. Bet ir viena lieta, kas mums ir mūsu pašu pieredze. Un tas, ko mēs paši vienmēr caur ko visi izgājuši, ka tajā pirmajā brīdī, kad tu trāpīji ratos, tad pati zini, kā tas ir, ka tas ir lērums jautājumu. Kas, ko darīt, kur iet, ko darīt, kur ķert, ko grābt un kā risināt problēmu. Un tad, diemžēl, tas speciālists, viņš atbild kaut kādam, tas to, ka viņam skolā mācījuši, bet kā reālā dzīvē ir, tā mazliet citādāk. Un tad ir tāda doma, teiksim, tad, kad ir kolēģi līdzīgs, pēc principa līdzīgs līdzīgam. Mēs dalāmies pieredzē, pozitīvajā pieredzē, un mēģinām, pastāstīt, kurš kādā situācijā radis risinājumu. Superīga lieta, ko rīko biedrība Verta. Ļoti dažādu jomu jautājumus pārunā, praktiski redz kaut kādas lietas, varbūt pat aptausta, praktiski izmēģina, izrunā. Tā ir īstenībā patiešām pieredze, ļoti liela pieredze. Šī pasākumā mums vēl pieaicinās lērums speciālisti. Pirmdien mums bija īsts ieskats par tehniskiem palīgu līdzekļiem. Tad mums otrdien no rīta bija Aigars Apinis, mūsu paralimpiskais čempions, vairāk 3-kārtējs, ja nemaldos, vai ne? Kurš pastāstīja par iespējami invalīdu sportām. Vakar pusē mums bija no Saules aptiekas farmaceits, kas pastāstīja par ādas kopšanas līdzekļiem un vispār ieskati pastāstīja par to, kā klients sadarbojoties ar farmaceitu, jau rast labākos risinājumus dažādākām situācijām. Kad ir nevis vienkārši aiziet ar recepti un tu skaidrs, tu dari vai nedari, nevis īpaši nedzinās, šeit tev tas, kas rakstīs un pavarējais mums neinteresē. Šeit aizmugurē pievieno štekrīti, otrs gals iet rozetē un visu lādējās. Varētu pateikt, ka bezvadu lādētājs. Šodien mums pat kā bija
seksīs stila pārstāvis, nevar noliegt, arī dzīvē jābūt visām krāsām. Zelta un zaļa un tam līdzīgi, un arī sarkana un visādākam pikantiem piesatiem arī. Ja mēs domājam par strādāšanu, mēs domājam arī par kvalitatīvu atpūtu, attiecībām un arī par intīmo dzīvi. Jā, es arī te nedaudz pasēdēju, bija ļoti vērtīgi tādas tēmas, arī par kurām bieži nerunā ikdienā, par to pašu seksīstēlu prezentāciju. Un es nevaru pat iedomāties, kā var rehabilitācijas process notikt bez visa šī. Tas liekas tik cilvēcīgi un tik pašsaprotami. Tieši tā, tas, ko mēs esam braukājot apkārt to pašu Zviedriju, Vāciju vai to Lielbritāniju, arī Spāniju, kas ar līdzīgiem runājoties, viņiem tas viss ir. Es atvainojos, pat Lietuvā jau šāda neatkarīgas dzīves treniņa notiek jau 15 gadus atpakaļ jau bija sākusi. Latvijā mums visu labi, mums neko nevajag izrādās. Tāpēc, ka invalīds ir tāds pats cilvēks kā vispār īstenībā. Viņam ir jāzina jaunākā informācija, lietas mainās, arī informācija mainās, likumi mainās. Viss kaut kas mainās, un arī mums ir jādzīvo līdz dzīvē. Pie tam vēl ņemot vērā, ka mūsu dzīve ir ļoti ierobežota atkarība no dažādām, piemēram, bītas pieejamībām un vēl visādām lietām. Mums ir reizēm sarežģīti, un ir jauki, ja mēs zinām tās lietas, kas var padarīt mūsu dzīvi labāku. Izglītojoši dažādi semināri, to, ko nezini pats, lai tu vari kādiem, uzzināt jaunu kaut ko un lai pastāstītu citiem kaut ko, pēc tam tālāk arī. Kas ir iespējas, kādas tur bija par tehniskiem palīglīdzekļiem, tur par ratiem ar līdzfinansējumu un tā, kādas iespējas, kādi rati tiek piedāvāti. Stāsta reizēm, bet tas jau ļoti daudz ir, kā saka, garām skrienot, ejot. Jo īstenībā visvairāk arī var uzzināt tikai līdzīgs, un tas ir viss, kā saka, labākā tāda informācija, kas tiek nodota. Bet tā doma ir, kad tiek iesaistīti, es saprotu, spinālie pacienti, bet ne tikai tie, kas ir, kā mēs sakam, svaigi, kas tikko ieguvuši traumu, lai aprastu ar to visu situāciju tādā rehabilitācijas procesā, bet es saprotu arī tie, kam jau kādu laiku ir tā trauma, kuri vēl joprojām grib uzzināt kaut kādas lietas, kā ar to tik galā un kā risināt kaut kādas. Tieši tā. Ir sevišķi svaigējumi. Ja kas stāsta kāds dakteris kaut ko tur tā un šī tā, tu ar kaut ko jāsamirinās, tur kaut ko jāspriekst. Ko tu man te stāsti? Tu tak staigā, liecies tak mierā. Bet tā runā, ratiņkrāsas otrā. Cilvēks ratiņkrāsās sēž pretī un saka, redzi, jā, diemžēl realitāte ir tāda, jā, bet, tu redzi, var dzīvot arī diezgan kvalitatīvu un pilnvērtīgu dzīvi arī sēžot ratiņkrēslā. Un tad arī mazliet savādāk ieklausās. Tas ir svaigiem. Tā pašā laikā tiem, veciem kadriem. Veterāni. Vēl aizvien, piemēram, man ļoti liels stāsts jau ratos, un tad es katreiz arvien katros pasākumos tādās seminārus, es mūždienu izdzirdu vēl aizvien kaut ko jaunu, kaut ko nedzirdētu, kaut ko, kas man ļoti noderētu. Tā doma ir tāda, ka, netiek dikti dalīts, tagad tu svaigajiem, mēs fiksi rehabilitējam svaigos, pa veciem vairs neliekam bez nezinis. Tā arī nevar. Tā kā mums šobrīd valsts ir izpalīdz otrā posma medicīniskā rehabilitācija, vispār izpalīdz, tad piedodiet. Kādam tas ir jāremeklē risinājumi. Mēs pusdienu pavadījām kopā ar neatkarīgas dzīves treniņa dalībniekiem. No vienas puses žēl, ka man pēc traumas nebija šāda veida treniņa, taču tiešām prieks, ka viss mainās un attīstās, un es no sirds ceru, ka šāda veida treniņi kļūs par neatņemamu rehabilitācijas sastāvdaļu. Šīs bija galvenās lietas, ko šajā raidījumā gribējām jums pastāstīt. Paldies, ka skatījāties raidījumu 3/4 un atgādināšu, ka skatieties mūs katru otrdienas vakaru, 19:15 kanālā RTV. Protams, arī www.apeirons.lv mājaslapā. Tiekamies jau pēc nedēļas.